Mums ir visiem, pārsvarā lielai daļai ir vīri, sievas, mums ir ģimenes, bet tev ir kopbiznesa principā. Pareizi? Jā, tā ir. Jā, kas ir tā, kā jūs izdarījāt tā, lai tas strādā? Tas strādā. Jā, redz, tas sākums tāds bija, ka mēs salikāmies kopā, bet skaidrs ir arī tas, ka jau ilgstoši. Un tas ir tā ilgstoši, ka tas ir jau tur 11 gadus. Jā. Ka mēs faktiski tādā ikdienā praktiski nesaskaramies ar Loti. Varbūt tādā ziņā, to, ka mēs tagad birojā, ka mēs sēdētu vienās tais pašās sapulcēs, tad tādas ir varbūt vienu reizi mēnesī. Okay. Un arī pēc tā mēs ļoti bieži saprotam, ka nevajadzētu mums tomēr tās vieniem sapulcēs atrasties. Tā kā mums ir savā ziņā ļoti nodalīti tās atbildības sfēras. Ko mēs katrs uzņēmumā darām. Un, attiecīgi, tad mums, protams, vēl ir tāds pie rīta kafijas un pie vakariņām mēs mēdzam arī apspriest, kas tur ir, nezinu, tur jauns klients, tur tādas izmaiņas. Mēs mēdzam vienkārši tā, vieglāk gaisotnē apspriest, kas ir noticis un kā mēs skatāmies uz to. Bet tas ir ļoti svarīgi. Tā nav tā, ka mēs tagad birojā kopā sēdam. Tas nav iespējams. Manuprāt, mūsu gadījumā tas nav iespējams. Es domāju, ka savā ziņā, pat ja mēs esam kopā šajā uzņēmumā, es domāju, ka mēs, kad mūsu tā saskarsme ir līdzīga tiem pāriem, kur strādā dažādos uzņēmumos. Bet sākumā es pieļauju, tā nebija. Sākumā tā nebija. Un īstenībā tas nav viegli attiecībā. Man arī liekas. Tas nav viegli, nav viegli to nodalīt tās tur, jo īpaši tai sākumā, ka tur ir tās nebeidzamās šausmas. Tad, tu jau nevari Tu nevari pārslēgties no viņām. Īpaši, ja tur daudz tās darba un tās šausmas daudz, un kā tu aizies mājās, un tagad, sākam tur restorānu. Happy life! Happy life, protams, ka tas ir ļoti grūti, un es laikam arī, nevienam nevaru ieteikt, ka tas būtu kaut kāds, pareizais modelis, kā vajadzētu darīt. Vienkārši mūsu gadījumā tā salikās, mēs atradām kaut kādu veidu, kā mēs varam darīt, bet skaidrs, ka tāds, privātās attiecības ir svarīgākas par to kopā strādāšanu. Ja nevar, ja arī sanācis izveidot kopā uzņēmumu un nevar, es domāju, ka tur noteikti vienmēr privātās attiecības jāliek pirmajā vietā un tad vienkārši kādam jāiet prom no turienes. Ko jūs esat darījuši tādā praktiskā līmenī? Man ir viens draugs, kas iet uz randiņiem katru nedēļu. Tas ir viens. Es arī to darīju, un tagad mums ir bērniņš, un tad neesmu bijis uz randiņu 2 gadus, man liekas, jau tagad. Bet ko jūs varat, ir tāds kaut kāds rutīns, kaut kāds lietas, ko darat, lai tur tā zini? Man liekas, ir svarīgi nedaudz pamainīt to vidi arī. Gan randiņi, gan iziet tiešām uz glāzi šampaniešu. Un arī aizbraukt tās brīvdienās, aizbraukt ceļojumos. Ja ir bērns, kur atstāt, arī mēģināt izrauties divatā. Tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī tādās ilgās attiecībās, viņas ir visu laiku jāmēģina kaut ko darīt un bišķi kaut kāda, lai tā rutīna izkustinātu, ir jābūt diezgan, jāstrādā ar to. Un jābūt tā, man liekas, mums tādas brīvdienas divatā vai kā, tas, man liekas, vienmēr es jūtu, ka tas iedod diezgan daudz tādu jaunu enerģiju.